Paskatās, cik zivis tu noķēri šito laivu šogad. 2 zivis tu noķēri, bet tagad būs pusdiena darbs viņu sakārtot, lai nākamgad viņi arī strādātu. Atversim vaļā šo tentu. Iedarbināsim viņu, lai uzsilst eļļa, lai mēs varētu noliet eļļu, ieliet jaunu eļļu, nomainīt eļļas filtru, noliet ūdeni no viņas, lai viņi neiet bojā pa ziemu. Tas viena no svarīgākajām lietām, kad jūs darbināt laivu, var iebūvēt to motoru ar alfas kāju. Ja? Nekad nedrīkst darbināt motoru iekšā, kad kāja ir pilnībā pacelta. Ir 2 pogas priekš trima. Redz, es spiežu podziņu uz augšu, bet viņa neceļās. Tas ir tāpēc, ka tagad viņa ir traileru režīmā uzlikta. Mēs laižam uz leju viņu, un es spiežu pogu uz augšu, vēl joprojām neceļās. Tas nozīmē, ka tagad vēl viņu nedrīkst darbināt iekšā. Kad viņi ar šo pogu ceļās uz augšu uz leju, tas nozīmē, ka tas ir tas augstums, kurā jūs drīkstat darbināt to kāju. Jo, ja viņi būs pa augstu pacelt, kardans salūzīs vienkārši uz pusēm. Lai viņi iedarbinātu, uzliksim rekur uzmāvus virsū. Īstenībā pie maniem var nopirkt preci, kas 100 gabalus pa gadus pārdod. Acīm redzot, cilvēki aizvien vairāk un vairāk grib paši remontēt kaut ko mājās. Pieslēdzam ūdeni. Mēģināsim iedarbināt viņu. Kā var redzēt, vai ūdens padeve ir šeit jātek ārā ir tukšgaitas kanāls. Tagad viņš uzkarsīs, tad pa dzenskruvu tecēs ārā. Tīri normāli strādā, ne? Nedaudz dzenskruvu apdauzīt. Es domāju, kad likšu jaunu dzenskruvu. Man te ir tāds speciāls bumbulis, tur šitāds te. Un tad mēs varam ar iekrāvēju vilkt piekabi. Slēdzam nost ūdeni. Es jau visu šitos video par laivu tām apkalpošanām īstenībā nefilmēju, lai kāds te baigi vestu pie manim kaut ko apkalpot. Es viņus vairāk filmēju, tāpēc, lai cilvēki ieraudzītu, ka te nekāda dižani sarežģīta nav. Un lai viņi pērk pie maniem detaļas, tur eļļas, filtrus, es viņiem pastāstīšu, kā to darīt. Jo, jebkurš principā mājās to var izdarīt. Ieliekam iekšā šādu te trauku, atvienosim sūkni. Šo mēs ielaižam iekšā tanī traukā. Atskrojam karterī skrūvi. Reku ņemam vienu roku pumpē, ne? Tā kā ārā. Pilns trauks jau. Ja tas motors nebūs uzsildīts kārtīgi, tad viņi vispār nevarēs dabūt ārā, viņi baigi biezā. Sākumā atskrosim apakšējo. Te ir magnētiņš. Nekāda metāla skaidu nav. Melna eļļa. Tas jau nav tas sliktākais variants. Alfas reduktoram viena skrūva apakšā, viena ir augšā. Kad augšējo atskrūvēsim vaļā, tad pa apakšu sāks aktīvi tecēt eļļa ārā. Kur redz, tev skrūvēm ir blīvītes dzeltenā, ja? Tā katru reizi ir jāliek jauna. Protams, jūs to varat nedarīt, jo reduktorus var brīvi pasūtīt jaunas, tā nav problēma. Tagad jau šī ap 300 eiro maksā kaut kur. Baigi daudz laika nav, ja? Pilnībā visu mēs ar šito laivu nedarīsim. Kas ir tā kā ieziemošanai. Jo es tā kā ieziemošanu pēc tam vēl līdz galam pabeigšu. Bet šodien ir jāizdara pats minimums. Ir jānomaina eļļa motorā, eļļas filtrs, eļļa reduktorā. Un jāpievieno degvielai stabilizators, lai nerūsētu karburators. Šie te darbi, kas saistīti ar eļļas maiņu un degvielas sistēmu, ir jādara tā, ka jūs beidziet braukt. Jo pēc 2 mēneši jau var sākt rasties kaut kādi bojājumi karburatorā, motorā. Jo tā eļļā, jūs, kad braucat īpaši augstā laikā, kondensāts veidojās, neizbēgami. Un viņš vienkārši rūsē apkārt šālēm. Un tad jums katru gadu samazinās attālums starp kloķeni un šālu, un vienā brīdī tas vienkārši piecapies.
Un tad ir bam, pārlūs klans. Jums ir divi varianti, vai nu jūs apkalpojat viņu, vai nu pērkiet pēc tam jaunu. Nomainīsim arī eļas filtru. Man patīk pirms ziemas visu šīs lietas darīt. Tāpēc, ka pēc tam pavasarī tev stāv sagatavot laivu, tu saliec iekšā makšķeres, ielaid ūdeni un brauc. Nevis, ka tev tur vēl jādarbojas ar viņu, un tad var atklāties vēl visās brīnumi. Pirms tam, protams, paliksim apakšā trauciņu, jo neizbēgam iztek ārā kaut kāda eļļa. Vītnīti vajadzētu sasmērēt ar eļļu. Un šo te gumiju. Ja to gumiju tu nesasmērēsi kārtīgi ar eļļu, tad tu nevarēsi ar roku viņu pievilkt. Ja tu vilksi ar atslēdziņu, tad tu pārvilksi. Protams, kad filtrus var nopirkt internetu veikalā, latrex.lv. Ar roku pieskrūvēja un ir labi. Daudz prasa, kāpēc iebūvētajam motoram apkopas dārgas ir. Nu, tāpēc, ka te ir jāložņā šitā te citreiz bez mazo ar kājām gaisā, lai kaut ko izdarītu. Redz, ar šito sūkni visu izsūknē, un visa eļļa tecēja šeit, izpumpējām, un nav pēc tam tur visu grīda eļļa. Pēc lejam iekšā 25 vai 40. Motors principā no 60. gadiem. Tāpēc mēs tur lejam šādu te parastu eļļu. Es vakar nopirku jaunas darba drēbes. Tīri garšīgi izskatās, ne tā eļļa. Redz, viņa ir tāda bieza. Lēnām tak caur trakteri. Sapmaņa laiva. Skaties, kas te mazā larviņa. Eļas krāsā jau ir. Tu ielej eļļu un tur galvā starp rokeriem ir caurumi, un tad viņi tek lejā uz karteri. Un vajag drusku pagaidīt un tikai tad pārbaudīt eļļas līmeni. Notīram taustu, liekam viņu iekšā. Kur ir uz pašu minimumu. Kamēr motors nav iedarbināts, lejam pilnībā pilnu, jo, kad mēs viņu iedarbināsim, tad daļa eļļas aizies uz eļļas filtru, vēl blokā paliks kaut kur, un tad viņš nostāsies zem tā maksimuma. Motorā mēs eļļu ielējām jaunu, ja? Filtru nomainījām, un tagad uzpildīsim reduktoru ar eļļu. Pirms mēs to darām, šo korķīti atskrūvējam vaļā, jo šis ir rezervuārs, kur rādās līmenis. Tur jāaiziet uz veikalu, jānopērk blīvītes priekš skrūvēm jaunas. Re, kur obligāti ir jāmaina šitās te blīvītes, jāliek jaunas. Skaties, blīvītā iekšā pat ir metāls iestrādāts. Šitās ir oriģinālās Merkurija blīvītes. Lētas viņas nav, bet viņas baigi labi un pareizi saspiežās. Un, tā kā jūs mājaslapā pasūtiet sūkņus pie maniem, tad tur ir tāds sūknis ar pierakstu USA. Tas ir domāts tieši rasnajām vītnēm. Nu, tad mēs viņu ieskrūvējam iekšā. Pumpējam pa apakšu iekšā eļļu. Ja? Sākumā viņi tecēs pa šejien ārā. Tā, kad viņi pa šejien sāks tecēt ārā, mēs aizskrūvēsim ciet, un tad jau skatīsimies tādā rezervuārā. Bet tur paiet kaut kāds laiciņš. Nu, tur tievu šļūtanīti 8 mm nāk. Vai 6 mm, man liekas. Lai patek, jo tad gaiss iziet ārā. Jā. Tā šļūteni, ja? Un viņa ir ar reduktoru savienota. Un te tagad nāks eļļa, viņai jāuzceļās līdz šejienai. Jā, un kad pa daudz viņu ielēja, tad vienkārši nāks bišķi atsūkt. Pēdējā brīdī. Es vienkārši biju aizmirsis aizgriezt krānīm. Tu man aizrunāji izplašanās traukā, kad ir piepildījies viss, tad šeit skrūvējam ārā. Pievienosim klāt šļūteni pie degvielas sistēmas. Lai točno uzslīd virsū. Uz 10 mm trubiņas 8 mm šļūteni. Vajag piedarbināt viņu, lai viss tā jaunā eļļa izcirkulē pa visu motoru. Reduktorā, lai viņi tur visur izcirkulē, izskalo visu. 98. benzīns. Stabilizātoru. Un viņam jāļauj 5 minūtes pastrādāt ar viņu. Re, lai viņš izsūc pāris centimetrus ārā,
Tas nozīmē, ka viss karburators, viss sūknis, viss būs pilns ar šo benzīnu. Un tad viņu var slēgt ārā. Baltais tvaiks, tas ir tāpēc, kad augsts ūdens izpūtējā iztvaiko un nāk ārā. Nu, lūk, tagad uzsildījām motoru. Tā jaunā eļļa samaisījās pa visu motoru. Reduktorā eļļa arī samaisījās. Un tagad dzenam atpakaļ uz cehu. Un tad noliesim ūdeni no bloka, no kolektora, jo, ja mēs to neizdarīsim, viņi sasals. Skaties, kā tagad pieliks. Atkal jāielien šķībi greizi nepareizi. Viena skrūve, un te rekur ir otra. Jāizlež ūdens ārā. Šitāds motors bez uzkarināmā aprīkojuma maksā 7200 eiro. Vienīgais veids, kā viņi beidzās, principā ir viņi sasalsta. Neizlaiž ārā šo te ūdeni. Un tad viss. Tu vari strādāt. Cik tagad darbiniekiem algas ir 1000 eiro dienā, ja? Jā. Nu, tas 7 dienas tev ir jāstrādā, lai jaunu motoru nopirktu. Kā tāk. Kā aizgāja? Šis, man liekas, 5 eiro maksā depo, var nopirkt. Tas ir dārgi. Dārgi? Nu, pa 4 litriem domāju, ka tas nav dārgi. Mums ir jāatskrūvē termostata vāciņu vaļā. Termostats vienalga ir jāpārbauda, ja, jo, zin kā, viņš var būt ieklemējis vaļā. Un tad tev motors nedzesējās. Viņš var būt vaļā, un tad motors pa daudz dzesēsies, viņš nedabūs darba temperatūru. Šeit būs šķirba, un ūdens plūsma būs pa lielu. Un tas motors nekad neuzsils, un viņš slēgt nepareizi strādās. Viņš var būt arī ieklamējis, viņš var nevērties vaļā, un tad motors pārkarsīs. Man ir bijis, kad uzliek jaunu termostatu, un viņš jau ir brāķēts, un cilvēkam motors vārās. Tāpēc tā ir diezgan svarīga detaļa. Kad mainām blīvīti, teiksim, kad liksim visu kopā, tad šīs te virsmas visas viņas vajadzētu notīrīt kārtīgi. Es vēl parasti noslīpēju ar slīpmašīnu. Viss tas laiku prasa, katru mezglu tīrīt, satīrīt. Varētu jau vienkārši saskrūvēt, tāpatās uzliec jaunu blīvu mauc. Tā virsma ir gluda, taisna, lai tur blīvi kārtīgi sēdētu virsū. Redzi? Tur tek ūdens, un tagad zils tek, vai ne? Tad, kad sāk tecēt zils, tas nozīmē, ka ūdens ir dabūts ārā. Nu, un uzpildām tā motoru pilnu ar antifrīzu. Tagad viņš vairs neliks, jo mums jāskrūvē ārā sveces, jāpūš iekšā fogging oils tur būs. Tagad mēs iepūtīsim cilindros eļļiņu, lai gredzena nepierūsē pie cilindra sieniņām. Pavasarī mēs izskrūvēsim ārā sveces, izgriezīsim ar starteru motoru, lai visu to eļļiņu izšauj ārā un ieliksim jaunas sveces. Tagad tev ir kaut kāds 5-7 motors inžektornieks. Nu, tur varbūt tās sveces var nemainīt katru gadu. Nu, viņš arī tur maksā 20 eiro gabalā. Bet šie te 3-litrīgie karburātoru motori, teiksim godīgi, strādā diezgan draņķīgi, bet jauni. Ar to viņiem sveces vienmēr, it īpaši jau nav baigi labais benzīns, viņas visas vienmēr ir netīras, melnas. Tas motors raustās. Sveces izskrūvējām ārā un tagad iepūtīsim cilindros speciālo konservēšanas eļļiņu, lai gredzena pa ziemu nepierūsētu pie cilindra sieniņām. Iepūtām cilindros to eļļiņu un tagad pagriežam motoru. Iepūšam un skrūvējam sveces iekšā. Pavasarī ieliksim jaunas sveces. Nu, nepagāja daudz, kāds 4 stundas pagāja. Ja zin, kā tev iebūvētajam motoram grūti tikt klāt pie viss ir. Piekaramajam tev viss ir vienā vietā un apkārt var apiet visam. Nu jā, mēs uztaisījām tagad principā minimumu. Mēs uzsildījām viņu, mēs nolējām eļļu no motora, nolējām eļļu no reduktora, nomainījām eļļas filtru. Tad mēs atslēdzām degvielu no degvielas sūkņa, pieslēdzām degvielu ar benzīna stabilizatoru.
Tad izstūmām laivu ārā, iedarbinājām, tā visa jaunā eļļa tur samaisījās pa visu to sistēmu, reduktora eļļa pa reduktoru samaisījās, karburators piepildījās ar benzīnu, kurš ir ar stabilizatoru, un tad mēs iestūmām laivu atpakaļ iekšā, atskrūvējām ūdens noliešanas korķus, nolējām ūdeni, piepildījām motoru ar antifrīzu, lai viņš ziemā nesasaltu, izskrūvējām sveces ārā, iepūtām tur fogging oilu, pagriezām motoru ar starteri, tā fogging oils viss izsmērējās pa cilindra sieniņām, ieskrūvējām sveces atpakaļ, un principā pagaidām ir viss. Tālāk jau seko tīri laivas satīrīšanas darbi, tur nomazgāt visu, ja, notīrīt no ārpuses, izsūkt iekšpusi, tur kaut kādu apaugumu nomazgāt nost. Bet tas viss nav tik kritiski, to var darīt arī pēc mēneša vai pēc 2, nu, kad ir laiks. Bet šis te, ko šodien izdarījām, tas ir primārais, jo pretējā gadījumā jūs savu motoru un reduktoru vienkārši nākamajā sezonā variet vairs nelietot, jo viņi ies bojā. Vajag izskrūvēt sveces, lai visu šito te izšaut ārā. Ja savādāk te būs visa ar eļļu pilns, un tad viņš nevarēs pagriezt viņu.